Esiet sveicināti raidījuma bezmaksas sports kārtajā epizodē. Turpinām runāt par naudu Latvijas sportā un šodien par simtiem, tūkstošiem un pat miljoniem Latvijas sporta klubu budžetos, VF Rīga, Zemgale un citi Latvijas klubi, kā viņiem sokas, kā viņi dzīvo un kā viņi izdzīvo. Kā dzīvo un kā izdzīvo Latvijas sporta klubi? Cik finansiāli stabili tie ir un kā veidojas to budžeti? Kādas bija klubu iespējas agrāk un kādas tās ir šobrīd? Cik ļoti sportiskos rezultātus mūsdienu sportā ietekmē nauda un ko iespējams sasniegt ar entuziasmu palīdzību? Cik lielā mērā atbalstu klubiem nosaka politiskais faktors un cik liels un cik svarīgs klubiem un komandām ir pašvaldību atbalsts? Cik dāsni privātie sponsori? Tēmu par sporta klubu dzīvi, sadzīvi un to, cik turīgi vai mazturīgi varētu būt un ir Latvijas sporta klubi. Šodien šetināšu kopā ar diviem esošiem Latvijas čempioniem pārstāvjiem. Gatis Jakovičs pārstāv VF Rīga klubu prezidents. Sveicien. Un hokeja kluba Zemgale prezidents Aivars Zeltiņš. Sveicien. Kungi, noskaidrojam varbūt iesākot raidījumu basketbols pret hokeju diskusiju, kas gada nogalē tiek šķetrināta daudz un daudz. Kurš tad ir tas sporta veids numur viens valstī? Gribētu domāt, ka ir divi numur viens. Katram sirdī kaut kas tuvāks. Tāpēc, lai gan arī tagad notiek patiesībā sabiedrībā balsojums par to, kurš tad varētu būt komandas sporta veidos numur viens, bet mūsu sabiedrībā, manuprāt, šie divi komandas sporta veidi ir ļoti iemīļoti un ir labi, ka ir sabiedrībā uz ko skatīties un uz kurien braukt skatīties. Tāpēc droši vien šodienā meklēsim atbildi, kurš ir numur viens, bet baudīsim šo sporta veidu. Tā ir gata. Es domāju līdzīgi, jā, kad hokejs un basīts gan vēsturiski, gan arī šobrīd ir topā un tāds ir bijis. Un, tur salīdzināt, kā jau kolēģis minēja, kam ir tuvāks viens sporta veids, tas teiks, kad ir hokejs, basketbola, teiksim, cilvēki, jaunieši, teiks, ka basīts ir populārāks, arī tā cīņa vai, nezinu, strīds par to, kad basītī čemps ir reiz 4 gados un hoķi ir katru gadu, un tas ir maznozīmīgāks pasākums. Tā mēs to nevaram uzskatīt, un tāds noteikti nav. Un līdzīgi jau ir arī gan klubu sportā, klubu sacensībās, gan arī jauniešu sportā. Ja draugi, skolas biedri nodarbojas ar vienu sporta veidu, skaidrs, ka tas bariņš seko līdz hokejam. Ja tur ir basketbola cilvēki, tad basketbols sirdī tuvāks. Skaidrs lēmums, tad ir divi numur viens sporta veidi. Es laikam piekritīšu šim, un varbūt pat 3 vai 4 būtu vēl labāk. Kungi, kā ir, mēs šajā raidījumā daudz runājam par naudu Latvijas sportā. Kā veidojās konkrēti jūsu klubu budžeti? Tavā gadījumā, Gati, ir izskanējis tas klubu budžets šajā sezonā 1,7 miljonu. Jūs plānojat, es saprotu, to budžetu. Viņš nav savākts, nav salikts, vai ne? Fiziski tās naudas vēl nav, bet tas plānotais ir 1,7 miljonu. Kā tas viss veidojās, kādas ir tās sastāvdaļas, teiksim, tajā mērcītē? Jā, tātad katru gadu skaidrs, ka budžets tiek plānots, bet ir vairākas nianses, kad viņš var visbiežāk palielināties. Tas izmaksas sadaļas, kā vienu piemēru var minēt, kaut vai spēlētāju nomaiņu, pieņemsim, sezonas vidū, tas noteikti kaut ko izmaksā. Kaut vai atlidošana, aizlidošana jaunam spēlētājam vai līguma izbeigšana, kas visbiežāk ir kaut kāda kompensācija, jā, jo līgumi garantēti, tādā ziņā spēlētāji ir nodrošināti un ļoti rēti izdodas vienoties ar spēlētāju par līguma pārtraukšanu bez kompensācijas. Tāpat, kaut vai lidojuma izmaksas, ko mēs nevaram prognozēt, vai mums būs jālido uz, Vāciju, pieņemsim, vai mums būs jālido, kā mums bija uz Tenerifi, kur ir nesalīdzinājumi dārgāks avio biļets. Budžets veidojās VF Rīga komandā, pieņemsim, VF Rīga klubā iepriekšējā gadā vairāk nekā 90% no privātiem sponsoriem. Vairāk nekā 90%? Jā, pagājušajā gadā pie plānotā apmēram 1,6 miljoniem. No pašvaldības mēs saņēmām 100 000. Labi. Kaut kas jau ļoti līdzīgs arī, tāpat kā Gats minēja, pirmkārt jau sportā
budžets nav kalendārais gads. Tas ir sezonas kaut kādā ziņā nogriezienī, un līdz ar to kaut kādas, protams, izmaiņas ir. Tāpat tās tie kaut kādi plāni, biļešu ieņēmumi, kaut kādi citi, bet, ja runā par budžeta struktūru, tad apmēram 80% ir dažādi reklāmas un sadarbības partneri, un apmēram 20% publiskais finansējums. Tāpat runājot par kaut kādiem izdevumiem, ieņēmumiem, protams, kad nevarētu teikt, ka Latvijā kaut kāda kopēja ekonomiskā situācija palikt labāk un šo budžetu ik gadu plānot un salikt kopā palikt vieglāk, bet Vieglāk nepaliek, paliek sliktāk vai stāv uz vietas? Protams, tam ir ļoti cieša sakarība, kā jau minēju, ar kaut kādu kopējo valsts ekonomisko situāciju. Un es domāju, visiem arī sporta klubiem, profesionāliem klubiem diezgan daudz ko ietekmē arī Covid nogrieznis, kas neapšaubāmi kaut kādus vairākus gadus vēl uz priekšu ietekmē kaut kādas šīs budžeta lietas. Es neteikšu, ka viņš vieglāk nepaliek pilnīgi noteikti. Jautājums drīzāk, kā mēs profesionālā sportā redzam kaut kādā ilgtermiņā valsts un pašvaldības ieguldījumus profesionālā sportā. Jo Latvijā, es domāju, arī gads piekritīs, ka bez pašvaldības vai valsts atbalsta daudzās pilsētās šīs profesionālās komandas nemaz nebūtu. Tā kā droši vien tādā ilgtermiņā mums būtu daudz jādomā par to, vai un kā tad mēs redzam valsts un pašvaldību ieinteresētību atbalstot profesionālo sportu. Kā ir ar ieinteresētību Jelgavā? Jelgavā ar ieinteresētību ir patiesībā gan labi, un mēs šo atbalstu saņemam. Protams, mēs redzam arī dažādas pilsētas ar dažādu redzējumu, kā šo profesionālo sportu vajadzētu atbalstīt. Bet tā būtiskā lieta, ko nevar atraut skatīties, ir, ja mēs runājam par profesionālu komandu, cik viņai tuvu ir pietuvināta bērnu jauniešu šī sporta sistēma, kas ir ļoti būtiski, kā es to saredzu vienmēr, lai profesionālajai komandai būtu apakšā šī piramīdas sistēma attiecībā uz jauniešiem. Un kas ir reizē dārgi arī? Neapšaubām, tas ir daudzkārt dārgāk, pat iespējams reizēm kā profesionāla komanda, ja ļoti daudz bērnu, un īpaši mēs runājam par hokeju, tad šis ir gana dārgs sporta veids, jo arēnas uzturēšana, viss šīs izmaksas kopā. Tāpēc, runājot par profesionālo komandu, bieži vien jārunā kopskatā ar šo piramīdas sistēmu un jauniešu sistēmu. Basketbola līdzīgi, laikam, vai ne? Jā, protams, bet mums ir šīs sporta skolas, kas ir vēsturiski jau izveidotas. Šobrīd mēs arī runājam ar sporta departamentu par kaut kādu piramīdas tādu izveidošanu, teiksim tā. Gan ar basketbola klasi esam uzsākuši sarunas, kas ir viena sadaļa tikai no vairākām šīm sporta skolām Rīgā. Tieši es runāju, kad man šeit kaut kāds 11 gadus atpakaļ bija viena sporta skola Rīga, un pēc tam viņa tika sadalīta atsevišķās daļās, un tad viņa atkal tika apvienota, un šobrīd ir arī viena sporta skola, bet katrs viņa tur darbojās atsevišķi. Tur ir Daugavas sporta nams, tur Rīdzene, Jūgla, visas ir zem vienas, bet atsevišķi izdalīts. Un mēs arī esam uzsākuši šīs sarunas, kad mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, ka zem kluba ir jābūt vai vienai vai visām. Es nezinu, kā tur pareizāk, bet jauniešu sistēmai ir jābūt. Jā. Vai nesadzirdēju no tevis kopējo klubu budžeta summu? Cik ir šogad plānots? Tagad šogad klubs arī nestartē Somijā. Budžets nebūs ļoti liels, noteikti nepilns miljons, kaut 0,75 apmēram varētu būt šī gada budžets tikai. Skaidrs. Ja mēs runājam, protams, tikai par pašām profesionālā kluba izmaksām, nerunājot par piesaisti attiecībā uz bērnu jauniešu sistēmu, kas prasa arī citas, protams, mēs redzam konkrēti par profesionālo sporta klubu. Jā. Somijā startējot tas budžets? Cik? Pilnīgi noteikti tam jābūt ir miljons un uz augšu. Virs miljonu. Par to budžetu pašķirtinot, viņi paskatās, kas tur tam lācītam vēderā ir algas, cik sastāda daļu transports, spēļu organizēšana, braucienu, viss pārējais. Tās puses, cik procentuāli algas konkrēti mēs spēlējam? Algas noteikti ir lielākā daļa. Pie mūsu 1,7 miljonu budžeta neto rēķinot apmēram trešdaļu, klāt nodokļi apmēram, tas būtu tikai spēlētāji, bet ja mēs paņemam klāt 4 treneri, masieris, dakteris, administrācija, noteikti lielākā daļa ir algas. Cilvēku resursi. Jā. Ļoti līdzīgi, procentiem 60 noteikti būs personāla izmaksas noteikti. Un ja mēs arī runājam kā par profesionālu klubu, tad neapšaubām ir tas, ko arī Gats minēja.
Bieži vien tiek piesaukts tikai spēlētāju atalgojums un nodokļi, protams, kas attiecībā uz šo bet ir gana liels personāla izmaksas. Un īpaši, kā jūs arī pieminējāt, attiecībā, ja ir sistēmā šī piramīda, tad nākot klāt jaunajiem potenciāliem spēlētājiem šis administratīvais resurss, fizioterapeiti un vispārējie treneri daudz vairāk iesaistīti, un šīs izmaksas līdz ar to ir lielākas. Saprotu to, ka tu gribi audzināt jauno kalvu. Kopumā, ja mēs tā paskatāmies no malas, tad mēs redzam, ka vadošo klubu pozīcijas stiprinās, stabilitāte stiprinās, ambīcijas arī aug. Jā, līdz ar to mēs varam viennozīmīgi vērtēt pozitīvu attīstību. To var vērtēt dažādi. Ja pirmkārt, ja mēs paskatāmies kopumā, kāds ir futbols globāli, Eiropā, pasaulē, tad mēs saprotam, ka uz tā kopējā fona tas nav nekas unikāls arī tas, kas notiek Latvijā. Ja mēs vērtējam pašu procesu kā tādu, tad zināmā mērā ir tomēr vērtējums klubu darbībai, čempionāta novērtējums, jo tā interese, lai cilvēks nāktu un ieguldītu savu naudu, savus resursus, parasti jau tukšā vietā ļoti reti, kad tas notiek. Ja, tas nozīmē, ka ir kaut kādi priekšnosacījumi, kas konkrētajam investoram vai īpašniekam izrāda interesi vai dod pārliecību par to, ka šis čempionāts, šī lokācija, ka viņi būs laba, lai tālāk sasniegtu viņu konkrētos mērķus. Droši vien, ka, lai būtu precīziem, tad ņemot vērā to struktūru un formātu un juridiskās organizācijas, kādā lielākoties darbojas Latvijas klubi, ne tikai futbolā, bet Latvijā kopumā, arī sportā kopumā, tad varbūt droši vien, ka tas vārds peļņa varbūt viņš nevienmēr ir atbilstošākais un precīzākais. Droši vien, ka te varētu runāt par to, kādā veidā sabalansēt savus izdevumus ar ieņēmumiem. Un skaidrs, ka izdevumu sadaļa vairāk vai maziem visiem ir viena un skaidra. Jautājums ir, kādā veidā nodrošināt šos potenciālos ieņēmumus. Ja? Un tad tie ieņēmumi skaidrs, ka viņi avoti ir dažādi. Ja? Tātad ir sporta veidi, kur varbūt lielāks īpatsvars ir pašvaldību dotācijām. Ir citi, varbūt, kur ir lielāks īpatsvars sponsoru ieņēmumiem, bet jebkurā gadījumā teikt tā, ka mums Latvijā kopumā, es tagad nerunāju par futbolu, bet par tādu tipisko klubu Latvijā, ka viņš principā balstās tādu 100% uz tādu sabalansētu ieņēmumu struktūru, kur būtu iekšā biļetes, sponsori, dienas ieņēmumi saistībā ar suvenīru tirzniecību vai ar kādiem citām aktivitātēm norišu vietā. Droši vien, ka mums tādu klubu, ja mēs skatāmies uz tādu Eiropas paraugu, droši vien, ka nav. Tas, kas mums ir labi, tas, ka mums par šiem jautājumiem aizvien biežāk mēs runājam un parādās arī tendence un tieksme šajā virzienā arī skatīties, kādā veidā palielinās šos ieņēmumus. To vai jūsu klubi un kā viņi atšķirās, teiksim, pie basketbola saimniecībā, un to konkrēti basketbola saimniecībā, to kaut kā komunicē ar citu klubu pārstāvjiem. Kā veidojās tie budžeti citās vietās? Mēs zinām, Ventspilī ir pašvaldības ieguldījums krietni lielāks nekā tu minēji Rīgā, vai pašā Ogrē ir krietni lielāks Valmierā. Ar ko būtībā jautājums, ar ko Veks atšķirās no pārējiem basketbola klubiem tajā naudas ziņā? Tu jau pats minēji tieši ar to, ka citās pilsētās pašvaldības ieguldījums, es esmu dzirdējis, ka tas ir no 50 līdz pat 80%. Bet skaidrs, ka mēs nevaram par to vainot kādu, vai tas ir forši. Tā tas ir, un bieži vien, ja nebūtu šis atbalsts pašvaldības, citās pilsētās, tad šie klubi vispār nebūtu un nebūtu šī sporta veida visticamāk. Tas, ko mēs gribam, lai Rīgas vadība, mēs arī bijām tikšanos samērā nesen pie Rīgas mēra, lai viņi sadzird. Un mēs arī no viņiem gribam sadzirdēt, lai viņi atbild uz jautājumu, vai viņiem ir vajadzīgs, vai viņiem, vai Rīgai, pilsētai, iedzīvotājiem, vai ir nepieciešams augsta līmeņa klubs. Jo, teiksim, F šobrīd... Ko jūs dzirdat? Mēs dzirdam, ka... Jā, bet tas ir jāskata tur komisijām, jālemj deputātiem un tā tālāk. Bet tas mūsu stāsts, kad Veks pēdējos gadus ir tādā diezgan vienmērīgā līknē. Ir stabilitāte, kas, protams, nav slikti, bet vienmēr jau gribās spērt to soli uz augšu. Un, lai mēs pietuvotos kaut kādam tur, es arī teiktu, Eirolīgas līmenim, kas skaidrs, ka ir te, bet kaut kur tur pa vidu, pieņemsim, Prometēja līmenim, kas ir Ukraiņu klubs, kā mēs zinām, kas iepriekšējā sezonā bija 2 uzvaru attālumā, man šķiet, no Eirolīgas.
kas ir augstākais turnīrs. Jā, un ja mēs salīdzinām ar lietuviešiem, ar ko mums bieži vien gribās salīdzināt, tur ir neiedomājams pašvaldības atbalsts. Teiksim, Klaipēdas klubs, kas ir mūsu līmeņa, VF līmeņa klubs, tur pilsētas atbalsts ir 1 000 000 eiro. Viļņas Lietuvas Rītas 1,5 miljonus uz 4 gadiem līgums. 4,5 miljoni. Bija iepriekšējais līgums, tagad viņi cer noslēgt pa 6 miljoniem uz 3 gadiem. Žalgirim tur nemaz nepiemina. Žalgirim, Kauņi, jā, es saku, tas ir Eirolīgas līmenis, to mēs neskatāmies, bet tur arī esot no 2,5 līdz 3 miljoni pilsētas atbalsts. Bet es runāju par tādiem, tā kā VF līmeņa klubiem, tur Šauļi, kaut kāds 700 000. Igaunijas piemēri? Igaunijā ir mazāk mazliet tās naudas, bet tieši tie lejuši piemēri, man liekas, ir tādi acīs, tādi krītoši, jo mūsu tas, ko mēs vēlamies, ir nevis samazināt savas, teiksim, kaut kādas sponsoru piesaistes. Pieņemsim, ja mēs dabūtu no Rīgas, 500 000, tad mums būtu jāpiesaist tikai 1 miljons. Bet tas mūsu mērķis ir, uz ko mēs tiecamies, kad no Rīgas pilsētas dabūt šo pamatbudžetu. Tur garantētu 20–30% apmērā, kas tur būtu no 300 līdz 500 000 uz 3 gadiem, lai mēs varētu strādāt un to budžetu palielināt attiecīgi. Mēs vēl vairāk strādātu, bet mums būtu šis pamats. Un tad jau sasniegt, 3 miljonu budžetu, kas nozīmē, ka VFA visticamāk spēlētu 3–4 Latvijas izlases spēlētāji. Kāda tā būtība un jēga valstī vai pašvaldībai ieguldīt naudu profesionālā hokeja vai basketbolā vai kurā sporta veidā? Tā jau nav nauda apēšanai. Pēc būtības tā nauda, pēc kādiem samērīgiem principiem, viņi tiek ieguldīti nākotnē. Patiesībā mūsu jauniešos tanīs arī, ko gads sek, laba līmeņa klubs, kurš piesaista skatītājus, tas rada interesi būt jauniešiem nākt un šo sporta veidu nodarboties. Un nav pat stāsts tikai par ilgtermiņu, vai viņš kļūst par profesionālu sportistu, bet mēs veidojam un audzinām sabiedrībai aktīvu jaunieti, kurš nevis tajā brīdī nodarbojās varbūt ar kādu mazāk liederīgu lietu, bet viņš nodarbojas aktīvi šo sporta veidu. Un tas jau ir tas naudas vērtais ieguldījums. Kāpēc mēs runājam par to, ka pašvaldībām valstī ir jāatbalsta arī tā skaitā profesionālai sporta veidi, nemaz nerunājot par pilsētas vārda nešanu arī starptautiskā un arī valsts vārda nešanu starptautiskā līmenī. Jā, kad mēs laiks runājam par sportu kā par sportu, bet te varbūt ir jāvelk kaut kādas paralēles ar veselību. Veselības ministrijas, veselības budžets atvieglojās, ar aizsardzību, arī tomēr sportiski jaunieši, jo pareizi minēja, kad cik tur tas procents, 1 vai 2 laikam no visiem, kas sporto, tur kļūst par profesionāliem sportistiem. Mēs zinām, ka liela problēma Latvijā ir bērniem aptaukošanās. Un tieši profesionālais sports augstie sasniegumi, manuprāt, ir tas, kas varētu pavilkt arī jauniešus uz to, lai viņi nodarbotos ar sportu, lai viņi būtu aktīvi. Tāpat arī kultūra, izklaide. Tā kā šis nav tikai tāds sporta lieta, bet tas ir mazliet plašāk jāvērtē. Gads atbildēja, ar ko Zemgale atšķirās no pārējiem hokeja klubiem, kas startē šobrīd Optimist hokeja līgā? Mums ir fundamentāls atšķirības arī uz to, kad ir HS Rīga, kas ir U18 bāzes klubs, kas ir tikai Rīgas pašvaldības finansēts klubs, protams. Bet tur jādiskutē par to, protams, vai ir šie bāzes klubi un kādu ceļu viņi iet, bet jebkurā gadījumā ir klubi, kuriem nav nemaz pašvaldības vai valsts kaut kāds atbalsts, un ir klubi, kuriem viņš ir lielāks vai 100%. Tā atšķirības ir, bet ne tik varbūt, jāsaka, šobrīd, ja runājam par hokeju, nav šie budžeti tik varbūt lieli, kādi ir šobrīd basketbolā arī. Ja mēs runājam kopumā par to arī privāto sponsoru atbalstu, jūsu klubos tas privāto sponsoru devums ir pietiekami liels, jūs jau minējāt tos ciparus. Ja? Kāds ir šobrīd mūsdienās tas darbs ar to privāto sponsoru? Kāds ir tas jūsu mesiķis tam privātajam sponsoram, uzrunājot viņu, aizējot pie viņa? Kā jūs sev spējat pārdot? Jūs savā ziņā kaut kur arī konkurējat savā starpā noteikti, ne? Ne, droši vien kaut kādā ziņā, bet pirmkārt jau tie ir cilvēkam saisti pats sports. Otra lieta, protams, caur konkrēto sporta veidu virzīts kaut kāds produkts vai uzņēmuma interesi būt konkrētā tirgu, kas ir mazāk, bet fundamentāli svarīgi tas, lai uzņēmējs, sadarbības partners, reklāmas devējs
pirmkārt ir pats ieinteresēts konkrētā sporta veidā. Es nezinu, tāda ir šī pieredze mana. Šaubu nav, jā. Un tā ilgtermiņa sadarbība veidojās ar tādiem, mums ir viens no tādiem arī ilgtermiņa sadarbības partneriem kā Tērvet. Neapšaubām arī paldies arī cilvēkiem, kas ilgtermiņā daudzus gadus un līdzīgi ir apkārt, kam interesē astarta nafta, kam interesē konkrētā sporta veida atbalstīšana. Protams, ka kaut kādā veidā tas ir saistīts ar viņu produktu, viņu uzņēmumu interesi konkrētā tirgu virzīt kaut kādus produktus, bet pirmkārt, kā minēja, tā ir vēlme būt un atbalstīt konkrēto sporta veidu. Jā, šeit mēs atgriežamies pie paša pirmā jautājuma. Tieši tā, vai hokejs ir populārāks vai basketbols, jo šeit arī es nodalītu divas lietas, kad daļa sponsori ir tiešām, kas grib pirkt reklāmas pakalpojumus, un daļa ir vienkārši atbalstītājs. Tā kā minēja jau, Mecenāts, vai ne? Tieši tā. Vai agrāk ir spēlējis basketbolu, vai dēls ir spēlējis, vai vienkārši patīk kluba organizācija, uzaicinam uz spēlēm, viss forši, atmosfēra. Tas ir tas, kas dažus cilvēkus uzrunā, viņiem patīk tas, un viņi ir gatavi atbalstīt. Tā arī veidojās pa lielam tās sarunas ar sponsoriem. No Latvijas apstākļos, ja mēs runājam par sporta atbalstīšanu, tad tas būtībā ir ziedojums, mēs varam teikt. Un tas neizbēgami, vai ne? Tādā ar ilgtermiņa procesā tas cilvēks, viņš iegūst kaut kādu gaisu, vai ne? Tur reklāmas pakalpojumu un tā līdzīgi, kā Gats minēja viena daļa. Bet kopumā tas tomēr ir ziedojums. Tas ir vienvirziena pasākums, vai ne? Noteikti, ka nē. Es domāju, arī tie, kas ir mūsu sadarbības partneri, reklāmas devēji, nevar tā izdalīt, ka bija laiks, kad mēs vairāk skatījāmies to uz ziedojumiem. Mums arī likumdošana tika mainīta savā laikā attiecībā par kaut kādu ziedojumu atvieglojumu. Uzņēmējiem ziedot tādā tiešā veidā, bet, protams, ir uzņēmumi, kur varbūt mazāk, nezinu, mēs runāsim hokejā par lieliem tādiem atbalstiem kā Latvijas gāze, kas varbūt tiešām ziedojumi, kam nav tieši sakara, bet ja runājam par mazāku apmēru varbūt atbalstītājiem, tad bieži vien arī, protams, tā ir konkrēti mērķēta reklāmā, vienalga, vai izvietotas bortiem vai kādās citos formātos, tā ir mērķēta atbalsta. Tā kā būtu gan strikti jāizdala tiem, kam tiešām tā ir varēšana un spēja būt pietiekami nodrošinātiem un šo naudu ziedot, un tā otra grupa, kas, protams, to saskata ar kaut kādu arī ieguvumu. Savu labumu, jā. Jā, es arī teiktu līdzīgi, jo noteikti atrādīšanās kaut vai uz formas krēkla vai TV reklāmā translācija, spēļu translācija laikā, tā ir pamanāma lieta, un vairāki, sponsori izmanto arī mūsu spēlētājs kasējas savos kaut kādos reklāmas klipiņos, uzlīmes uz laukumu ir ļoti pamanāms, kas, protams, pienākās tur tikai lielākiem sponsoriem, ģenerāla sponsoriem. Un tā kā tas ir gan, protams, ir šī otra sadaļa, kur vienkārši noslēdzam līgumu, viss forši un patīk, kā jūs strādājat, es gribu atbalstīt vefiņu. Labi, ir kāds sponsors, pie kura esat aizgājuši vienkārši ar savu klubu prezentāciju, noprezentējuši sev un var teikt tā, es negribu teikt uz melnām, bet mums ir paveicies. Būtībā pilnīgi no malas varbūt kāds konkrēts piemērs. Mums ir ļoti daudz. Jā, pilnīgi to aizēju. Tātad ir daļa, kā noteikti sponsori piesaist. Pirmais, protams, ir caur draugiem, kluba valde, ir paziņas, mēs apzinām uzņēmumus, kur ir kaut kādi pazīstamie. Un tad ir vienkārši tagad uzsāka uz melno. Mēs skatāmies, domājam, savā starpā sapulcē, kurai sfērai labi iet, kurai šogad varētu labi iet, uzņēmumi. Uzreiz pārtraucam, kas ir tās nozars, kur tiešām ir jāaiziet? Vefs aizies, pie bookmakeriem, pie autodīleriem, vai ne? Pie kā vēl? Kas mums ir no tādiem lielākiem? Bet mums jau tie ir banka, ilglaicīgi Rietumu banka, balta apdrošināšana. Kas mums nav, pieņemsim, ātrie kredīti, kuriem visu laiku, man liekas, labi iet. tā ir jūsu politika, neiet pie viņiem? Nē, mēs esam uzrunājuši. Jā. Bet ir arī tieši tā, ka pilnīgi uz melno mēs mēģinām dabūt kontaktus. Pirmais ir zvans, sveiki, šeit zvanā no VF Rīga, vai jums ir interesi satikties. Un tad, pirmajā prezentācijā daudzi nav dzirdējuši tādu VF Rīgu. Mēs izstāstam, kas ir VF Rīga, par mūsu vēsturi, par mūsu mērķiem, ko mēs vēlamies sasniegt. Jā, labi, paldies, uzklausījām, sazināsimies. Un tad skaidrs, ka 80% pasaka nē, bet 20% pasaka,
atnāciet uz vēl vienu satikšanos. Nu, tad jau notiek kaut kādas konkrētākas sarunas par summām, par viņu kaut kādu interesi, cik daudz viņi grib dabūt tā saucamos reklāmas pakalpojumus vai reklāmas pozīcijas. Un iziet no tā, tad vienojamies par līgumu. Labi, kas vēl tās nozares? Jums nav ātri kredīti, kas vēl ir potenciāli? Nē, tas ir no gada uz gadu. Tur, pieņemsim, ar mežiem, kas tā nozara šobrīd ir apstājusies. Tie ir Latvijas valsts meži, konkrētās valsts? Nē. Privāti. Privāti, ok. Jā, Kokapstrāde, kur ir tādi sarežģītāki laiki. Es tādu sitienu pat nezinu. Ko mēs esam uzrunājuši, pieņemsim, telekompānijas LMT, Tele2, kas agrāk ir atbalstījušas basketbolu, tie šobrīd, pieņemsim, nevēlas atbalstīt. Tā kā tās nozares ir ļoti daudz un dažādas. Labi. Ļoti, ļoti līdzīgi klausoties Agats. Tie pamat fundamentālie atbalstītāji partneri gadiem jau nemainās, bet tā budžeta struktūra ir savi procenti, varbūt 15%. Kas ir nelielāki, mazāki uzņēmēji, kas tiek uzrunāti, un nozars viss ļoti dažādas. Sākot ar telekomunikāciju, autotirgotāju un droši vien tā caur gadu būtu jāskatās, kas ir tās nozares, kuras varbūt kādā brīdī ir pārstāvētas, kuras nav pārstāvētas, bet Latvijas īpatnība varbūt vairāk ar to, ka tā budžeta veidošanās un uzņēmēju un nozars ir droši vien gan basketbolā, hokejā līdzīgs. Bet tā otra īpatība, ko es gribu minēt, ir tas, ka mūsu biļešu ieņēmumi budžetos sastāv patiesībā gana neliels summas, ja mēs salīdzināsim ar citām Eiropas valstīm. Tā ir arī kaut kāda mentalitāte, visas pārējās lietas mēs varam piepildīt, arēnu ar izlašu spēlēm, bet mēs nevaram rēķināt savu profesionālo klubu budžetos biļešu ieņēmumus, kā mēs runāsim Šveicē, hokejā vai Zviedrijā. Mēs varam runāt, protams, par augstāka līmeņa klubiem un spēlēm, bet ir jau arī tā mentāla atbalstīšana, kur mēs ejam neatkarīgi no tā, cik augstu šobrīd spēlē klubs, un šie biļešu ieņēmumi budžetos liekam ar daudz lielāku procentuālo īpatnību nekā tas ir mums šobrīd. Cik jums ir procentuāli tas biļešu ieņēmums? Maz 7, varbūt 7–8%. Kopējā kluba budžetā jums? Mazāk, noteikti. Vēl mazāk. Lielāks budžets. Mēs pat FIBA Champions League spēles arēnas izmaksas mēs nevaram nosakt ar biļešu ieņēmumu. Tas ir mīnus, jā. Kāpēc ir tas apmeklējums tik zems, jūsuprāt? Tas par basketbolu runājot, ir viļņveidīgi, es teiktu. Ja mēs tur pagriežam laiku atpakaļ no 7. 8. gada, kad ASK Barons bija top komandas, Ventspils, Valmiera bija ļoti labi. Tas viss saistīts ar ekonomisko situāciju. Tā sauktie traknie gadi tie bija. Traknie gadi, jā, man šķiet, ka tur budžeti bija ap 3 miljoni labākajām komandām. Tad noteikti Ventspils, Valmiera noteikti arī kaut kur tuvu tām, Valmiera varbūt mazāk. Līdz ar to tur bija tie trīs vaļi, vai ne? ASK, Barons un Ventspils. Jā, bet tajā laikā sanāk arī, kad spēlēja Latvijā noteikti gandrīz visi izlase. Jo vienkārši klubi to varēja atļauties. Tad tas apmeklējums, protams, bija izcils. Tad atkal viņš pēc tam nāca krīze, kritās. Tad arī kaut kādā 12. 13. gads Rolanda sezona VFA, kur es pats vēl spēlēju. Tur bija arī 5, 6, 7 tūkstoši. Ar izlases spēlētāju Dairis vēl bija, vai ne? Tu biji? Jā, Jānis Čēnoks bija, Sandis Valters bija, Kaspars Bērziņš. Tā kā arī pusi izlases tā laika. Mēs secinām, ka izlases spēlētāji ir preci, vai ne? Tur ir mazliet pat stāstam jābūt turpinājumā. Ne jau konkrēts izlases spēlētājs, konkrēts uzvārds, bet kaut kādā ziņā līgai pietiekami, tas arī, ko basketbolams runājam, pietiekami daudz finanšu resursi, lai līdzvērtīgas spēles. Nebūs viena komanda, un ja būs otra pilnīgi neskatām, tur stāsta vairāk par kopēju ekonomisko situāciju un to, kādā līmenī šobrīd sports un konkrēti komandas sporta veidi spēj radīt šo interesi par konkrēto sporta spēli. Neapšaubāmi, kad sportā uzvārdam un šīm spējām rezultātam ir jābūt, bet tas ir vairāk par kopēju ekonomisko situāciju. Vienā lielā pilsētā Rīgā konkrēti mēs varam redzēt divus lielus basketbola klubus. Vēsturiski mums ir bijis, jā. Bija, kā jūs minējāt, bija ASK un Barons. Un pēc tam, laika, tomēr, pēc tam bija Vefs un Barons. Labi. Barons, lai gan tajā laikā varbūt jau mazliet gāja uz leju.
vai var, tad noteikti mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma, jo, man liekas, arī vēsturiski valsts uzņēmumu tolaik atbalstīja, gan Latvijas dzelzceļš, gan Latvijas meži. Aizsardzības ministrija bija Aizsardzības ministrija, Rīgas doma noteikti arī tur krietni. Banku sektors Pareks, laikam. Pareks bija, jā. Tā kā, tīri uz privāto finansējumu es uzskatu, ka nē, bet ja pašvaldības vai valsts atbalsta, es domāju, ka var, jā. Vai miljonu pilsētā nevarētu būt 2 labu līmeņu basketbola klubi? Noteikti varētu. Tieši tāpat hokejā. Un tas arī piesaistīs arī sabiedrības interesi būt tribīnēs. Pilnīgi noteikti no cilvēka skaitliskā viedokļa, jā. Mums ir arī lielas pilsētas, kā Jelgava, Liepāja, Daugavpils, visās šajās vietās patiesībā ir pietiekami liels cilvēku skaits un pašvaldības arī iespējas atbalstīt, un noteikti, ka šie klubi varētu būt vairāk. Par zeļiem runājot, tām interesēm, kā tās pārklājas tādā privātā sektorā, par privātiem sponsoriem runājot. Tu jūti šobrīd, ejot pie sponsoriem, saka, nē, mēs jau atbalstām zeļus, mēs labāk ar viņiem vai tieši pretēji. Mēs gribam atbalstīt VF, tāpēc, ka ir parādījušies zeļi. Atsevišķi gadījumi, bet ļoti, ļoti maz. Bet ir tādi bijuši, jā. Ir tādi bijuši, un arī atgriežamies pie tā, jau, par ko mēs runājām, kas ir, katram ir savs paziņu loks, draugu loks, un kādam patīk buļļu idejas, kādam patīk, Blūmaņa Jahoviča darbs. Tā kā, Atgriežoties pie zeļu stāsta, tad zeļiem tā pieeja arī ar privātu personu atbalstu, viņiem ir biedru kartes un viss pārējais, tur tu vari būtībā ziedojot, iegūst kaut kādas atlaides biļetēm un tam līdzīgi. Vai ne? Tā arī tāda pietiekami interesanta pieeja, ko VF arī savā laikā kaut kad mēģināja, vai ne? Kā jums saucās tā programma, ko jūs mēģinājāt palaist? Jā, mums bija līdzīgi, bet mēs... Neaizgāja, tādā ilgtermiņā? Toreiz patraucēja Covid, bet mēs to mēģinājām mazliet citā līmenī, daudz augstākā līmenī. Mēs arī mēģinājām savākt 100 biedrus. Mums bija plāns savākt, bet katrs maksā 10 000. Un biedrs skaidrs, ka var būt arī uzņēmums. Un tas sāpnis bija savākt šo miljonu, kas būtu stabilitāte, bet kas neveidojās tur, no 3 vai 4 lieliem sponsoriem, bet kas veidojās no 100 biedriem. Attiecīgi jāzina, katra biedra apakšā būtu uzņēmums, pieņemsim darbinieki, kas ir skatītāji, atbalstītāji. Katram tur, kaut vai 10. Tas jau mums ir cik daudz. Mēs bijām tikuši gandrīz pie kaut kāda 30 pāri. Un tad nāca Covid, un tad mēs šo ideju atmetām. Bet par zeļiem runājot, es saprotu, ka tas ir, ka tas biedrs ir iegūšs šo sezonas abonementu. Tas ir tāds tas biedrs stāsts, bet kas arī izstāsta, ka viņiem strādā un kāpēc lai to nedarītu. Jā, par interesantu mēs sociālajos tīklos arī gatavoties raidījumam pavaicājām cilvēkiem, vai tu būtu gatavs finansiāli atbalstīt kādu no Latvijas sporta klubiem, ja būtu brīvi līdzekļi. Tur tās atbildes dažādākās. Un liela daļa patiesībā saka, jā. Viņi ir gatavi atbalstīt. 45,8% atbildēja, ka jā, ir gatavi atbalstīt. 31% saka, simbolisku summu jā, nē, tikai 17%. Un, jā, ja būtu cerības uz peļņu, tad 5% tā ir atbildējuši. Patiesībā ļoti saprotam arī šī atbilde, jo, paņemsim kaut vai iepriekšējo, vienalga sauksim viņu pa kalendāro gadu vai sportā tur konkrēto sezonas gadu. Cik un kā ietekmējās mūsu uzņēmējdarbība Latvijā. Kaut vai paņemsim tikai vienu piemēru, energo cenu svārstības milzīgās un visas šīs lietas. Ja mēs runāsim pagājušā gada, pavasara nogriezī vai tur vēl godā martā par nākamā sezonas budžetu ar tām cenām, kādas tobrīd svārstījās un cik ļoti tas iespaidoja ne tikai uzņēmēju, bet jebkuru no mums, protams, ka prioritāri viņam nebūs atbalstīt sportu tajā brīdī. Tas ir tā liela atbilde ir tur apakšā, ja mēs runājam par šiem budžetiem, cik tādā ilgtermiņā uzņēmējs var plānot, kāda būs šī viņa pašam rentabilitāte strādājot viņa konkrētajā nozarē un kā tad var būt veidoties šis atbalsts konkrētam sporta veidam. Paņemsim tādu pagājušo gadu, kā jau minēju, viņš jau nav ļoti labvēlīgs no tām lietām, ja paņemam kaut vai kādus tādu standartu uzņēmēju un ietekmējošām kaut kādiem faktoriem. Tāpat laikā mēs redzam, cik grandiozi mums ir finanšu sektora peļņas, un tāpat laikā šobrīd arī, kā es jau minēju, 9 mēnešu
dažādu valsts kapitāla sabiedrību peļņas. Un, ja mēs skatāmies no tiem kaut kādiem izējas pozīcijām, tad, protams, šim atbalstam sportam būtu jābūt visiem priekšnosacījumiem būtu gana lieliem. Bet, kā redzam, tad kaut vai finanšu sektors patiesībā mums šobrīd profesionālā sportā tāpat kā nav, ļoti maz. Es nezinu, manuprāt, neesmu redzējis arī basketbolā, ka būtu īpaši apakšā banku sektors kaut kur šobrīd zem kāda kluba. Hokeja arī tāda. Mums ir Rietumbanka. Rietumbanka ir apakšā. Katrā ziņā viņš nav tāds ļoti šobrīd, teiksim, kā sektors ļoti izplatīts arī. Protams, pie izlasēm, pie federācijām viņš tur ir vairāk, bet pie pašiem klubiem nav. Bet kāpēc tā ir? Tie paši aspekti, patiesībā, ko mēs arī izrunājām vairāk kārt šodien. Pirmkārt, ja mēs paņemam kādus soļus atpakaļ, tad daudz ko arī izmainīja attiecībā uz šā brīža budžetiem. Ir tas Covid laiks. Otra lieta, mums šobrīd, ja skatāmies kaut vai uz to pašu finanšu sektoru runājot, mums ir ļoti maz, vai principā varētu teikt, tāpat kā nav nacionālo pārstāvju. Mums vairāk mēs skatāmies, mums ir ārpus Latvijām finanšu nozars pārstāvji, un, protams, šī komunikācija un spēja pārdot vietējās līgas, un šīs lietas ir daudz apgrūtinošākas. Nu, jā, tā ir Rietumbankiem, laikam, viens no lielākajiem atbalstītājiem. Jā. Un arī viens no ilglaicīgākajiem, var teikt. Arī, jā. Bet, es varētu piekrist par teikto, ka teiksim, sponsori, liela daļa sezonas sākumā, pieņemsim, basketbola sezona sākās ar treniņiem augustā, spēles sākās kaut kad septembra beigas, oktobra sākums. Tad lielākais darbs notiek pēc sezonas, kas ir mājā, pēc māja, jūnijas, jūlijas. Tas tāds par ragavām un ratiem. Jā, un mēs ejam runāties ar sponsoru. Jūnijā, jūlijā viņš saka, jā, viss ir super, man iet baigi labi, bet decembrī es tur varētu iedot summu X. Un tad sākās, krīze, cenas ceļās, karš. Viņš saka, gati, sorry, es biju plānojis peļņu tik, man nav peļņa vispār. Viņš jāsaprot, vai ne? Un man viņš jāsaprot, bet es galvā savos 1,7 miljonus esmu viņu ielicis, jā. Tā kā uzņēmēji šo savu uzņēmumu biežāk budžetēja gada ietvaros, tātad līdz decembrim, cits varbūt, kas dala dividendus arī tur. Viņš saka, es tur, martā pieņemsim, dalīsim peļņu, kaut ko tev iedosim. Pienāk marts, sorry, notiek tas. Un tā kā šādi robi, neteiksim bieži, bet viņi gadās. Un tas tādas nepatīkamas, teiksim, krīzes situācijas, kur ir jāmeklē risinājumi. Vēl viena no tādām pēdējām mūsu tēmām šodien ar lielo klubu investoru. Cik lielu skaudību es skatos uz futbolu? Mēs skatāmies uz to, ka, teiksim, tādā Eiropas līmenī futbolā sasniegt kaut ko krietni grūtāk tādam Latvijas klubam, vai ne, tādam hokejam vai basketbolam. Tam būtu izdarīt ar krietni mazāku budžetu, kā tas ir mūsu lielajiem futbola klubiem, būtu krietni vienkāršāk Eiropas līmenī un uz āru spēlēm. Skaudības noteikti nekādas. Mēs visi saprotam, ka futbols ir resursu. Gan naudas ziņā ietilpīgāks, gan arī patērējošāks kā sporta veids. Un tāpat laikā viņš ir tādām iedzīvotājiem daudz pieejamāks, kaut vai nodarbojoties ar viņu. Ja mēs runāsim salīdzinot kaut vai šos 3 komandu sporta veidus, neapšaubām hokejs ir visgrūtāk, ar ko nodarboties, jo to nepieciešams tomēr ir daudz specifiskāk šie infrastruktūras apstākļi. Bet, ja runājam, protams, no tāda naudas ieguldīšanas viedokļa, jā, es varu piekrist, ka varbūt, ja mēs paņemsim tādu Eiropas kartē, futbola klubam no Latvijas ir droši vien varbūt grūtāk sasniedzama tā virsotne kaut kur. Tāpat laikā mēs nevaram teikt, ja paņemtu basketbolu, hokeju, šobrīd tāda Eiropas līmenī konkurence un tā naudas ietilpība mums būtu vieglāk pieejama. Mēs salīdzināsim kaut vai budžetus, Šveices līgā hokejā, kur ir 11 un 20 miljoni, tad tas ir ļoti, ļoti salīdzinoši priekš mums tāls ceļš. Teiksim tā, ir lielāks potenciāls, ir lielākas iespējas. Un droši vien, ka atgriežoties varbūt tādus pāris gadus atpakaļ, mums bija iespēja uzsākt darbību Latvijas futbola virslīgā. Arī viens no tiem mērķiem, tad mēs arī kopā ar klubiem apsēdāmies pie galda un domājām par to, kāda varētu būt tā kopējā stratēģija, lai virzītos uz to, ka tā līga un kopumā klubu struktūra kļūst stabilāka. Tas viens jau no tiem mērķiem arī bija. Mēs saprotam, ka tie klubi, kas sevi pozicionē un saskata savas ambīcijas tieši augstu sasniegumu sportā, respektīvi ar mērķi uz kvalifikāciju Eiropas kausos, tur vairāk vai mazāk tomēr šiem klubiem ir aizmugurē zināma stabilitāte. Bet, lai līga kopumā kļūtu stabilāka, tad viens no būtiskiem elementiem bija arī, lai tie klubi, kas ir jaunpienācēji, kas ienāk līgā, lai arī viņiem šī finansiālās perspektīvas ar kaut kādā veidā stiprinātu.
Arī neieslīgstot sīkumos, tad droši vien arī jāsaka tā, ka vienīgais iespējamais veids, lai šis projekts varētu īstenoties, viņš izriet tikai no tā, ka viņam varētu būt komerciāla, visām iesaistītām pusēm varētu būt komerciāla interese. Nevis ideisks vai politisks projekts apvienot čempionātus, bet tieši balstīts uz to, ka tas varētu būt saistošs un interesants no komerctiesību viedokļa. Un tāpēc tas pirmais solis, par ko mēs šobrīd runājam un kur mēs arī cenšamies uzrunāt mūsu potenciālos partnerus, Igauniju un Lietuvu, ir tātad iegūt šo zaļo gaismu domai vai ideju par to, ka tāds projekts nākotnē varētu būt, lai rastu iespēju tālāk jau balstoties uz kopējo pieteikumu, saņemt atbalstu no UEFA un veikt tieši šo komerc puses priekšizpēti. Tātad ir uzņēmumi Eiropā, kas ir nodarbojušies ar līdzīgiem projektiem un kas ir veikuši. Un, respektīvi, tādā momentā, kad mēs saprotam un novērtējam šī projekta komercvērtējumu, respektīvi, gan no sponsoriem, gan no datu tiesībām, gan no video tiesībām, un, respektīvi, tādā momentā, kad uz papīra mēs redzam, ka tur ir finansiāli priekšnosacījumi tam, lai šis projekts būtu veiksmīgs un interesants visiem dalībniekiem, tad jau tālāk virzīties uz šo projektu realizāciju. Respektīvi, runājot par Baltijas līgu, tad mums ir jāsaprot, ka mēs runājam par to, kādā veidā maksimalizēt un palielināt šobrīd kopumā futbola vērtību, un nevis par to, lai apvienoties uz kaut kādiem tādiem vai uz ideoloģiskiem, vai uz tādiem vienkārši apvienošanās pēc. Tikai uz to. Runājot par futbolu, šeit jāmin noteikti ir tā biznesa sadaļa. Kad par maznozīmīgiem transferiem ir simtiem tūkstoši. Es arī sekoju sportam, bet tur no Valmieras aiziet spēlētājs par miljonu. Jā, vai par miljonu. Mums lielākais transfers ir bijis, 10 reizes mazāks. Kad aiziet tur superlabs jaunietis, Rodions Kurucs. Es nezinu, cik tā summa tur arī ir dažādas, viņas tur min, bet aptuveni ap 100,000 pieņemsim. Kas bija top džeks un aizgāja uz top klubu uz Barcelonu, tie ir 100,000. Šeit aiziet, es negribu par to līmeni, tur baigs strīdēties, bet aiziet spēlēties par miljonu. Un es domāju, ka tā ir arī tā interese tiem investoriem, ka viņi redz šos te Čempionu līgas, tos kvalifikācijas, cik tur tālu tiek un tur kaut ko jau var nopelnīt. Ja pa vidam vēl kaut kāds spēlētāji var notirgot, ka tur ir kaut kāds arī biznesa apakšā. Norizumējot nedaudz mūsu, šīs dienas tikšanos, kādu jūs saskatāt Latvijas sporta klubu nākotni tuvākajā laikā, tādā tīri finansiālā stabilitātes ziņā, bet tieši pretēji? Būs labāk, būs sliktāk vai tāpat vien, kā saka? Līdzīgi kā pēdējā 5 gadi, ja mēs izņemsim ārā pat arī Covid apstākļus, līdzīgi pēdējie 5-10 gadi mums nav neviena pamata domāt, cerēt, nemainoties kaut kādai valsts sporta atbalsta politikai, kad klubu dzīve un profesionālais sports varētu būt savādāks. Liela jautājuma zīme paliek, kā un Izglītības ministrija un kopā ar sporta departamentu un kopā vispār runājot par valsts politiku redz šo atbalstu un kā tad mēs varētu virzīties, ja mēs gribam kaut ko vairāk redzēt profesionālā sportā šeit Latvijā. Es domāju līdzīgi. Tas ir viennozīmīgs sporta politikas jautājums. Konkrēti par Rīgu runājot, Rīgas pilsētas jautājums. Mēs no savas puses noteikti darīsim visu, lai izveidot šo te piramīdu. Prasīsim tad Rīgas domai lielāku finansējumu. Tas ir vienīgais veids, kā basketbola klubs vai Rīga varētu palielināt savu budžetu. Bet viss kopējais, valsts līmenī un par citiem sporta veidiem runājot, skaidrs, ka tas ir ekonomiskā situācija valstī. Jūs abu gadījumā jūs laikam varat iet pie pašvaldībām un teikt, mums ir liels privāto sponsoru atbalsts, piepalīdziet arī jūs mums, vai ne? Tie cipari, ko jūs šodien nosaucāt, kāds ir tas privāto sponsoru ieguldījums, viņš ir ievērojams. Tā kā jūs varat, es domāju, spērt tās durtiņas vaļā un teikt, Rīgas domē klau. Piepalīdziet mums, vai ne? Jelgavā tā lielā pluszīme ir tas, ka ļoti tiek atbalstīts bērnu jauniešu sports, kas arī diezgan fundamentāli pasaka to, ka šim profesionālajam klubam ir kur būt un uz ko jauniešiem tiekties. Piramīdas augšdaļā. Un tā sporta atbalsts ir ļoti liels, tāpēc tas, protams, ir liels pluss un uz to būtu jātiecas, ka arī jebkurā pašvaldībā šī jādala tomēr šis profesionālais sports no bērnu profesionāls ievirsu sportu, un kad pašvaldības liels atbalsts pirmkārt jābūt ir bērnu jauniešu attīstībai, bet bērnam nebūs interesi iet uz sportu, ja viņam nebūs priekšā šis profesionālais klubs. Tā kā mēs nekādi nevaram aizmirst to, ko mēs jau šodien visu laiku grozam uz riņķi,
kad pašvaldības valsts funkcija ir atbalstīt arī profesionālo sportu. Nu, visbeidzot, es saprotu, ka jūs gribat sakārtot sistēmu, pareizi sistēmu, vai ne? Nevis 1,3 miljonus katru gadu. Mēs gribētu, kad valstī būtu sporta politika, kad piesaukšu ciparu, kas varbūt uzreiz nav jāsaliek kaut kā ļoti konkrēti, nezinu, 1% no valsts kapitāla sabiedrībām tiek novirzīts profesionālam sportam. Nezinu, domas, pārdomas, dažādi citas lietas, bet un kas ir tie kriteriji, kas ir apspriežami, bet kad profesionālais sports tiek atbalstīts šādā veidā? Jā, es pilnībā piekrītu. Pašvaldības valsts, viņiem ir jāpasaka, vai tas ir vajadzīgs, un ja tas ir vajadzīgs, tas ir jāatbalsta. Un, ja viņi saka, ka tas nav vajadzīgs, tad tas mūsu uzdevums, direktora, menedžera, prezidenta uzdevums ir skaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs. Pirms tam jau mēs minējām, ka tas nav tikai sports, tā nav tikai izklaide, bet tas ir veselīgs dzīvesveids, tā ir veselība, tā ir veseli jaunieši, spēcīgi jaunieši. Un, tikai pašās beigās tā ir izklaide. Pagājušo, jāsaka vēl šogad aizijošo, kas visvairāk vienoja sabiedrību? Hokejs un basketbols. To, ko mēs sagaidījām, viens pie televizoru ekrāniem, bet pie brīvības pieminekļa, tas visiem mums ir vērts uzdot jautājumu, kas tad mums tik ļoti vienoja, pēc kā mēs tiecamies, un tāpēc mēs arī šobrīd esam diskutējumi par šo. Aivar, pavisam īsi komentārs no manis, kultūras darbinieki teiks dziesmas svētki. Tā ir skaitā, bet runājam šodien par sportu. Tieši tā. Kungi, labā ziņā, ka mūsu nākamajā raidījuma sērijā būs klāt šeit 2 Latvijas sporta politikas pārstāvji, gan Saeimas pārstāvji līdz zinātnes ministriem. Mēs parunāsim noteikti par to valsts atbalstu tieši sportam kopumā, kāds tas potenciāli varētu būt. Jums es saku lielu paldies. Aivars Zeltiņš, Hokeja klubs Zemgala, Gats Jakovičs, VF Rīga. Paldies jums, kungi, par viedokļiem, par pausto šodien. Mēs ar jums tiekamies jau pēc 2 nedēļām, kad bezmaksas sports atkal gaisā. Šā reize vislabāk!